Labvakar visiem! Es mēģināšu kaut kā pie jums tikt. Es tikšu. Labvakar visiem vēlreiz! Sveiciens mūsu dzejniekiem! Dzejas slava finālā! Vai jūs to dzirdējāt? Nu tā, laikam nē. Nu, bet sakām, jā! Lēniem soļiem vakars ir pietuvojies un noskaņa nomainīsies. Jo, kā jau es iepriekš teicu, varbūt izturīgākie, kas bija no rīta dzirdēja, Rīga ir dažāda. Un šeit būs vēl viena pavisam īpaša šķautne. Šis būtu tas brīdis, kad man gribētos pajautāt, kādu mūziku jūs klausāties. Man arī vajadzētu to jautāt, bet es patiesībā nodomāju, ka, manuprāt, mūzikas gaumas jautājums ir viens no visintīmākajiem jautājumiem, kāds vispār var būt. Jo jums kāds tagad lūgs uzrādīt savu dziesmu izlases sarakstu, kas uzreiz kaut kā nodod jūs, pasaka to, kāda ir jūsu personība, tāpēc nelūkšu jūs atklāt savas kārtis, bet varbūt pie sevis iedomāties. Kur ir tā dziesma, kur jūs klausāties, tad jūs domājat, nu pieņemsim par saviem mīļotajiem. Vai arī kur ir tā dziesma, kur jūs klausāties, tad jūs gribat izlādēties. Sanāca padomāt? Tieši tāpēc citu dziesmu svētki ir šeit. Tie ir domāti tiem cilvēkiem, kuri trakoja 90. vai arī gadsimtu mijā. Nu, patiesībā sakot, tie ir domāti visiem. Tas ir par dziesmām, kuras, jā, varbūt neskan stadionos, bet tās dziesmas iet no rokas rokā. Tās ir dziesmas, kuras mīl. Tās ir dziesmas, kuras griež ar nazi. Tās atbruņo. Nu, man gribas teikt, mēs esam mežoņi. Mēs esam ideālisti. Mēs esam rīdzinieki. Šis būtu tas brīdis, ka vajadzētu uzgalvināt. Kas mēs esam? Rīdzinieki! Tieši tā. Citu dziesmu svētku koncertā izskanēs mūzika, kurus atcerējuši un aranžējuši latviešu komponisti. To aranžīs korim un pūtē orķestrim Rīga ir veikuši komponisti. Un es jau redzu, Jēkabs Nīmanis, Platons Buravickis, Emīls Zilberts, Oskars Herliņš, Edgars Mākens un Sabīne Ķesbere. Paldies tiem, kuri gavilēja. Koncertā piedalās orķestris Rīga, koris Avesol, Sandes Runge un diriģents Valdis Butāns.
Es redzēju savas paaudzes spožākos prātus, ārprāta salauztus, badā, histērijā un kailus. Skanēs tavā galvā. Un tu nezinās, no kurienes šī balss un notiks. Tu staigās izstaigātus ceļus un notiks. Tu lasīsi izlasītas grāmatas un notiks. Tevi apģērbs, tevi pabaros un nāksies klusēt. Sēdēsi tu skolas solā, tevi mācīs 9 gadus, tevi mācīs 12 gadus, un tu klusēsi, vai dzirdi, tu klusēsi, un strādāsi pie lentas, pie pēles, un pirksi. Tev būs jāpērk sekciju kauja, sekciju ampīrs, divānu līra un Indezi CBV 27D1 trauku mašīnu. Tu ņemsi kredītu? Nē, tu būsi kredīts. Labdien, mēs jums vēlamies piedāvāt izdevīgu. Labdien, jums skaitītājs jānomaina. Labdien, es nezinu, kādēļ strādāju, es nezinu, kādēļ dzīvoju. Un notiks. Tu darīsi visu, ko liek. Mēbeļu fabrikā tu liksi mēbeles. Ledus fabrikā tu pakosi ledu, teātrī tu būvēsi dekorācijas, televīzijā tu krāsosi sienas. Raugiet, es stāstīju jums rītausmu. Tavu kalvu pārcirtīs pals. Es redzēju savas paaudzes spožākos prātus, ārprāta salauztus, badā, histērijā un kailus. Raugiet, es stāstīšu jums par lielo pamošanos.
tu beidzot atvērsi